Tāds tik birokrātisks un nevajadzīgajām darbībām piesātināts krimināla process pat īsti es nekur neesmu sastaps, komunicējot ar ārvalstu kolēģiem. Lietas tiesā neskata tik pedantiski un tik, es teiktu, piesātināti ar visādiem organizatoriskām darbībām, noraidījumi, tiesas sēdē, lūgumi. Ir lietas, kur ar kolēģiem apkopojot 4 gadus, ir iztiesāšanā, un prokurors nav vēl pat apsūdzību izklāstījis. Man liekas, ka tā apsūdzības izklātīšana, tas ar brīžiem ir interesanti, ka sēž tur nedēļām lasa. Paņemam failu, ātri visu izlasām un mieru. Jautājums, kur jūs redzat, kur tā vaina ir? Vai tā vaina ir tiesu varas līmenī, ka paši esat aizsēdējušies uz ilgiem procesiem? Vai tur ir kaut kāda bumba aizripojusi Saeimas virzienā un tur tālāk kaut kas nav darīts? Absolūti negribu vainot tiesu. Tiesai vispār nav jābūt nekādā veidā iesaistītai likumdošanas procesā. Tāds likums, kā ir, tādu arī piemēro tiesas procesā. Prokuratūrai komunicējot ar tiesnešiem, mēs varētu atrast labāko risinājumu, ievērojot pušu intereses, kā mēs ātrāk varam izskatīt lietas. Ja atcerieties, Stukāna kungam bija priekšlikumi, vesela virkne jau bija mēģinājums uzlabot tiesas darbu. Lai piedod Stukāna kungs, tas viss faktiski padarīja iztiesāšanu tiesas procesu par murgu. Kādreiz prokuroram bija noteicošā loma, viņš ir iesniedzis pierādījumus, viņš arī pamato apsūdzību iztiesāšanas gaitā ar pierādījumiem. Šobrīd prokurors kā statists sēž un advokāti izpaužās. Prokurors ar dienām sēž un klausās, kā advokāti izpaužās, uzdodot reizēm tiešām formāls jautājums, kas nevienai no pusēm neko nedod. Tāds ir šī brīža process, un es uzskatu, ka tā bija kļūda. Tas ir neizdevies eksperiments.